Divi latviešu puiši īstenojuši sapni, ko lolojuši miljoniem cilvēku pasaulē. 7 mēnešu laikā viņi apceļojuši pasauli un ceļā satikuši 100 tuvās un tālā zemēs dzīvojošus latviešus un radījuši stāstu sērijas 100 latviešu stāsti. Nu pat atgriezušies no piedzīvojuma brauciena, ar iegūto pieredzi puiši vēlējās dalīties arī ar Latvijas televīziju. Un stāstu modeļa Rudzīte. Šeit mēs izceļojam Eiropu no ziemeļiem uz dienvidiem. Tad vietā, kur Eiropa satiekas ar Āziju, Stambulā, no turienes mēs devāmies ar lidmašīnu uz Pekinu un no Pekinas uz Hongkongu, tad no Hongkongas uz Taizemi. Girts un Kristaps ar smagajiem auto no Latvijas izbrauca februārī. Pārvietošanās ceļojuma laikā bija spontāna un iepriekš neplānota. Lidmašīnas biļetes pirka teju izlidošanas dienā. Lielus attālumus pārvarēja stopojot. Taizem un Malaizijā bieži vizinājušies automašīnu vaļējās piekabēs. Arī no Ziemeļamerikas viena krasta līdz otram puiši ceļojuši balsojot automašīnas. Dažbrīd pat bažās par savu dzīvību ceļotāju maršrutu mainījuši. Kad mēs bijām Amerikas dienvidos, mērķis bija ar autostopiem turpināt ceļot Centrāla Amerikai un nokļūt līdz pat Čīlei. Bet tur arī mainījām maršrutu tikai tāpēc, ka ļoti daudz satiktie cilvēki, gan latvieši, gan arī vietējie iedzīvotāji brīdināja mūs, kad ja mēs nevēlamies, lai mūs kāds nolaupa un tomēr neriskējam ar dzīvību, tad labprātāk, lai mēs nedodamies Meksikas ziemeļiem tieši cauri. Ceļojuma mērķis bija arī sastapt ārzemēs dzīvojošus latviešus, saprast, kā viņi nonākuši svešumā un kopā ar Latviju zina un domā, dzīvojot 1000 kilometru lielā attālumā. Tā radās projekts 100 latviešu stāsti. Mēs satikāmies ar katru, ko mēs varējām satikt. Tas vairāk sadalās par reģioniem. Jā, Āzijā bija cilvēki, kas ir devušies, lai veidot savu karjeru. Tad Amerikā jau vairāk bija trimdas latvieši un viņu atvas. Viņi ir laimīgi, bet pietrūkst Latvijas pavisam noteikti. Ir lietas, cilvēki, notikumi, sajūtas, kas pietrūkst. Pasaules apceļotāju atmiņās visspilgtāk palikuši dzīves pieredzes bagātākie latvieši. Amerikā bija viena sieviete, tiešām apskaužama enerģija. Viņa ir 103 gadi. Viņa vēl joprojām dodas rīta peldēs ar smaidu sejā un sarunājoties ar viņu, tu iegūsi neapskaužamu enerģiju. Man pašam vispilgtāk palicis atmiņā leģendārais diriģents Roberts Zuika. Man ļoti aizrāva viņa nacionālais patriotisms, viņa enerģija 100 gados darīt lietas un kustēties un būt dzīves priecīgam ar skaidru prātu un ar stingru pārliecību par Latviju. Puiši apgalvo, ka pasauli apceļojuši ar nelielām izmaksām. Katram līdzi bijusi tikai viena mugursoma. Kā latviešu atpazīstamības zīmes ap roku nesājuši Latvijas karoga krāsa lentītes un citus Latvijas simbolus. Tā saucamās neverbālās zīmes esot bijis ievērojams palīgs. Piemēram, ar kādu latviešu dāmu Miami puiši iepazinušies pateicoties kreklam viņas mugurā. Uz tā bijis liels uzraksts Rīga. Madara Rudzīte, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.